Šajā nedēļas nogalē karavāns dodas uz viesu namu netālu no AB parka. Pagājušajā nedēļā bija dažas niansītes klientiem. Ejam, es to viņus parādīšu. Iepriekšējā reize klients visu pareizi izdarīja, piespiedu šo podziņu, lai būtu 220, un piespiedu šo podziņu, lai būtu 12 volti karavānā. Bet netīšām arī piespiedu šo podziņu. Tā kā viņš piespieda šo podziņu, sanāca, ka akumulātora lādētājs karavānā izslēdzās, un karavānam 12 voltu akumulātora pietika uz pusnakti. Viņiem vienkārši pusnaktī izslēdzās visa apkure, viss. Un tā viņi arī 2 dienas nodzīvoja bez tā. Tā kā esam ļoti uzmanīgi. Parādīšu vēlreiz. Sanāk, jāpiespiež ir tikai šī podziņa un šī podziņa. Un vairs neko neiztiekam. Šoreiz klients arī izrādīja vēlmi, ka viņam vajadzīgs ir ūdens. Un ejam, es tev parādīšu, kā pieslēgt ūdeni un kanalizāciju. Šoreiz mums nāk līdzi 2 atslēdziņas. Ar šo atslēdziņu vajag atslēgt ūdens uzpildes vietu. Šeit iekšā jālej ūdens. Var liet vai nu ar šādu pistoli, vai un tev nav tāda uzgaļa, vienkārši var pildīt ar šlangu. Bet esam ļoti uzmanīgi, nepārlejam ūdeni, jo ja pārliesim ūdeni, kemperī viss sāks pludot. Un, kad uzpildējam ūdeni, obligāti aizslēdzam ciet, lai kāds slikts jokdaris neielieš kaut ko iekšā. Gribēju parādīt, kur paliek ūdens. Tas ir tā kā viena izlietne. Šeit ir otra izlietne. Un te ir 3. sifons. Un paliek tas ūdens. Redz, ko aizmugurē, tek ārā pa trubiņām. Redz, kur viena trubiņa, tā bija virtuves, un tā trubiņa ir vannas istabā izlietne. Lai tas netecētu vienkārši uz lauka vai uz asfalta, te jāuzliek ir savācai trauks. Ar to pašu atslēdziņu, ar ko mēs slēdzām vaļā ciet kemperītu un elektrību, mēs atslēdzam šitien priekšā. 1 un 2, nolaižam. No šejienes paņemam paklājiņus ceļiem, paņemam netīrā ūdens tvertne, nesajaucam ar otru, tā ir tīrā ūdens tvertne. Tas ir, ja tev, piemēram, nav šlangas, tu vari ar viņu ieliet ūdeni. Un paņemam šito trubu un ejam slēgties klāt. Šito galu mēs iespraužam šeit, otru galu mēs iespraužam šitamā, jo šitā ir no, kad iet dušā, šitas ir izlietne no vannas. Iespraužam šeit, attaisam vaļā savācēju trauku, ieliekam galu iekšā un noliekam viņu šitā. Un tagad viss netīrais ūdens, kas tiks izmantots, viņš vienkārši notucēs savācēju traukā vēlāk, ka beidzām aizskrūvējām ciet un izlējām ārā. Vēl viena tāda nemaz svarīga lieta ir, ja domā izmantot labierīcības, apakšā šeit ir tāds pārslēgs. Tagad tas ir uzstādīts, lai varētu pārvietot karavānu, respektīvi tur noblicēts ir. Tur kasete šobrīd ir ielikta, viņa viss strādā, vienkārši viņu vajag uz lietošanu attaisīt vaļā. Šobrīd labierīcības var izmantot, un viss tas labums, nelabums aizies tur apakšā kasetē. Šitā tikai tad, kad pārvieto. Karavāniņš ir gatavs, gaida klientus. Un tā jau dosies ceļā. Dzintars ar ģimeni aizbrauca atpūtā. Vasarā ir vēl daudz brīvu un nerezervētu datumu. Tā kā, ja tev arī kaut kas šīs patīk, rezervē, sazinies, gaidu tevi.